Studiju ceļvedis Eiropā. Šīs sērijas teksts ir ieskaņots. Ja vēlies mācību filmu skatīties bez skaņas, atslēdz to. Ar ko parasti viss sākas? Ar ideju, ka varētu studēt ārvalstīs. Tomēr sākot plānot savas studijas citā valstī, rodas virkne ar dažādiem jautājumiem. Piemēram, uz kuru valsti es vēlos doties? Kur meklēt informāciju par augstskolu piedāvājumu? Kā atrast savu īsto augstskolu? Vai izvēlētā augstskolas programma ir man atbilstoša? Vai es atbilstu uzņemšanas prasībām? Kāda ir maksa par šo ieceri? Kur es dzīvošu un kādi būs mani ikdienas izdevumi? Kā, kur un kad notiek pieteikšanās studijām? Vai nav par vēlu? Par ko vēl jāpadomā pirms došanās? Studiju ceļvedī, kas atrodas Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā, ir apkopota izsmeļoša informācija par šiem jautājumiem. Ceļvedis meklējams sadaļā Eirogaidans. Studiju ceļvedis Eiropā aptver vairākas apakšsadaļas. Dodoties uz ārzemēm, studijas ārvalstīs, studentu apmaiņa, nacionālās datubāzes, valstu katalogs un biežāk uzdotie jautājumi. Un tagad apskatīsim, kā ir strukturētas visas studiju ceļveža sadaļas. Studiju ceļveža apakšsadaļā dodoties uz ārzemēm ir iekļauta informācija par valstīm, uz kurām var doties bez vīzām, uzskaitīts, kādi dokumenti jāņem līdzi, apkopotu informāciju par palīdzību smagas saslimšanas, nelaimes vai nāves gadījumā, iekļauta informācija par palīdzību ārkārtas situācijās, kā arī ar to saistīti ieteikumi, apkopot ieteikumu un brīdinājumu ceļotājiem, sniegt ieteikumu par rīcību dokumentu nozaudēšanas, kā arī uzturlīdzekļu zaudēšanas gadījumos, ir precizēta informācija par Latvijas pārstāvniecību darbu un palīdzību ārvalstīs, kā arī doti praktiski padomi par mājokļu atrašanu, finanšu plānošanu, valodas un kultūras apguvi, apdrošināšanas iegādi, medicīnas pakalpojumu izmantošanu ārvalstīs. Apakšsadaļā studijas ārvalstīs var uzzināt par pilna laika studijām Eiropā un ārpus tās, studentu apmaiņas programmām un vienoto augstākās izglītības telpu Eiropā. Tāpat var rūpīgi apdomāt priekšrocības studijām ārvalstīs un ierobežojumus, kādi var rasties studējot ārzemēs. Sadaļā studentu apmaiņa ir iespēja iepazīties ar Eiropas dokumentiem un uzzināt par to izmantošanas priekšrocībām, kas veicina Eiropas Savienību pilsoņu pārvietošanos Eiropā, mācību un darba nolūkos. Eiropas dokumentu kopumā ietilpst Eiropas CV, Eiropas valodu pase, Eiropas mobilitāte, Eiropas diploma pielikums, Eiropas pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam. Lai palīdzētu orientēties plašajā ārzemju augstskolu klāstā, kā arī izdarīt savu īsto izvēli, studiju ceļvedī ir divas būtiskas sadaļas, kas sniedz plašu informāciju par ārzemju augstskolām un to nosacījumiem. Sadaļā Nacionālās datubāzes ir dotas saites uz visu Eiropas valstu nacionālajām izglītības datubāzēm. Valstu katalogā ir pieejama izsmeļoša informācija par Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstu augstskolu nosacījumiem, mācību maksām, pieteikšanos, studentu apvienībām un citiem noderīgiem jautājumiem. Studiju ceļvedis Eiropā apkopo atbildes uz interesentu biežāk uzdotajiem jautājumiem, piemēram, studiju kreditēšanu, stipendiju programmām, studiju prakses, vasaras darbu iespējām Latvijā un ārvalstīs,
ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā, kā arī iespējams saņemt individuālu konsultāciju izglītības un profesiju izvēles jautājumos. Studēšana ārzemēs var būt brīnišķīgs piedzīvojums, kas dos neatsveramas zināšanas, bet katru studentu gaida arī mājās, lai studijās iegūto liktu lietā Latvijā.